Ar vēsu prātu priekš sevis skaidri nodefinēt, ja es šādi par sevi nerūpēšos, tad nebūs, kurš to biznesu dara. Vienu lietu es zinu diezgan droši. Kad iet solo uzņēmējdarbībā, sevi nesaudzē. Tad iekšējie resursi viņi neatjaunojās uz kā rēķina uz mani. Kurš ir īpašnieks šitam visam? Es. Kas sanāk, ka es sevi aiz laba prāta dedzinu ārā. Man patīk teiciens, ja kāds to ir izdarījis, var izdarīt arī tu. Paņēmu pirmos 2 gadus ritīgi nopietni, apklusināt savu vadītājas prātu un paklausīties, galvenais uz sevi arī paklausīties uz iekšu un arī klausīties citos cilvēkos. Cik daudz ir vienkāršas, mazas, bezmaksas lietas, kuras mēs varam darīt, lai justos ļoti labi, veseli un laimīgi, un mēs viņas nedaram. Sveiki domājā! Vietā, kur mierā un vienatnē strukturēt domāt par savu profesionālo izaugsmu. Mani sauc Aija Ieselniece, un kādu laiku atpakaļ, starp 30 un 40 gadiem, man bija jautājums, par ko es gribu kļūt, kad es izaugšu liela. Es atradu atbildi, dibinot Vidzemes izaugsmes centru. Un domāju, es aicināšu šeit, uz domājas dīvāniņa, cilvēkus ar līdzīgiem jautājumiem, kas ir mainījušās profesijas, vilkuši dažādas cepurus savā galvā un ir iedziļinājušies tieši profesionālās izaugsmes niansēs, lai palīdzētu tev augt, pilnveidoties un būt spēcīgākam. Šis raidieraksts ir paredzēts savas profesionālās izaugsmes vadītājiem vai tiem, kas vada citu profesionālo izaugsmi. Lai tev noder, ejam uz sarunu. Zied, sveiki, Evija, laipni lūgtu domājā. Sveiki. Es tev došu tādu ievadu, kādu es nevienam cilvēkam neesmu devusi. Jo tu esi vienīgais, par ko tā ir taisnība. Labi. Labu laiku atpakaļ, kad es izdomāju griezt savu karjeru uz citu pusi un kļūt par supervizoru vai kaut ko pētīt tajā virzienā, tad, kad man prasīja, kas tad tu tagad gribi būt, es teicu, es gribu būt Evija van der Beek. Aha. Jā. Jo? Ja man liekas, ka, ja es izaugšu liela, tas man vajadzētu būt tādai kā tu. Aha. Uz to brīdi, jā, tas, uz ko es tā skatījos, cik tu forši redzi, cik tu forši stāsti, cik tu saprotami palīdzi, skaidroji tajā visā iekšā. Tas, kā es no ārpuses to redzēju tajā brīdī, jā, es jau teicu, es izaugšu būšu Evija van der Beek. Pat samulsu bišķi. Ļoti labi, tas bija mērķis. Tev ir vairākas cepures bijis, un tad, kad es tev stāstīju par to, kāds šis ir projekts, par ko mēs šeit runājamies, ka tas ir par profesionālo izaugsmi, kā vadīt savu un citu profesionālo izaugsmi, un būt mierā ar to, ka karjera var mainīties 20, 30, 40, 50, vienalga kad, un tu teici, tas ir par mani. Jā. Kāpēc tu tā teici? Tāpēc, ka tā ir taisnība. Tamdēļ, ka es kādreiz strādāju vadīt tirzniecības centru, un vienā brīdī, kā mums dāmā notiek, man jāsāk rēķināt, cik tie bija gadi, man liekas kaut kādi 45. Es domāju, vajadzētu pamācīties. Un ko varētu pamācīties? Sāku šķirstīt dažādas programmas, un tur bija vadības psiholoģija, punkts, supervīzija. Man ļoti patika pirmā sadaļa, un es domāju, ka tieši to es arī maģistros studēšu. Un tā es nokļuvu līdz supervizora gan kvalifikācijai, gan profesijai, un tas, ko es šobrīd daru. Tā kā jā, arī dāmām dažādās mācībās, semināros saku, ka meitenes nekad nav pa vēlu. Ir kaut kādi ierobežojuši uzskati, nē, ko tad man jau tik un tik gadi. Jā, tad tas ir par mani, jā. Kas tam liek saņemties? Kā tam solim var saņemties? Skaties, es izstāstīšu varbūt to savu ceļu, un tad domāsim, tur pareizi, nepareizi ir vai nav, vai kā pareizi darīt, vai kā. Ja sanāca tā, tad tev viņš ir bijis pareizi. Kaut ko no viņa var paņemt. Te būs tāds paradoks. No vienas puses es esmu coaching pasniedzēja, un līdz ar to tas ir par coaching, tas ir par mērķiem, par stratēģijām. No otras puses es esmu piemērs, kā bez tādas mērķtiecīgas darīšanas var nokļūt pie jaunas profesijas, var nokļūt pie jaunas darbošanās, pie jaunas biznesa jomas, jo šobrīd man ir uzņēmums, šobrīd es strādāju kā solo uzņēmējs. Un esmu supervizora, coach, pasniedzēja, mācību vadītāja, un tas ir tas, ko es ikdienā daru. Taču toreiz es biju tikai tirzniecības centra vadītāja. Es biju vadītājas amatā, nav svarīgi, ko es darīju. Un aiz tā, kad es gribēju kaut ko priekš sevis, es nokļuvu vietā, kas mani aizrāva. Man tā ļoti, ļoti viss patikās, un es apguvu jaunu profesiju bez mērķa. Apgūt jaunu profesiju. Tāds bija mans stāsts. Šķiet, viņi ir ļoti labi uzlikuši to nosaukumu, jo, ja godīgi, es arī iekritu tieši uz vadības psiholoģijas daļu un vispār nesapratu, kas tur tā supervīzija, kas tur ir pielikt klāt, un līdz pēdējiem teicu, ka es nebūšu supervizors. Jo? Nē, neredzēju, kā es to varu realizēt. Cik interesanti. Ar sevi. Un kā tu nokļuvi līdz tam, kad tu sāki būt par supervizoru? Es saliku to kopā ar
lietām, kuras pirms tam darīju. Es atradu improvizācijas aspektu. Un savu pielietojumu improvizāciju man bija interesanti sākt pētīt, kā tas darbojas. Jo viena frāze mani tur noķēra, kas man ļoti pārsteidz, man kādreiz likās, ka ir otrādi. Un viņa teica, tas nekad nav par metodi vai spēli vai uzdevumu, tas vienmēr ir par refleksiju. Pilnīgi vienalga, kādu uzdevumu tu dod. Man likās, ka ir otrādi, ir ļoti svarīgi atrast īsto uzdevumu, spēli, metodu, vēl kaut ko. Izrādās, nē. Redz, cik interesanti. Un es savukārt nākot no biznesa vides, tur ir ejam, daram, ir jāizdara, tagad ir stratēģija, ir budžets, ir gada tur pārskati. Un tad pēkšņi vārds refleksija. Un tad pēkšņi vārds apklusti un klausies. Kā jo? Ir jāiet, jādara. Tūliņās mums sanāksim, pēc tam ir vēl viena, pēc tam mums ir jāiet, kaut kas jāplāno. Un vienā brīdī ir refleksija, apklusti. Un tas, ko es šobrīd stāstu, ir vairāk kā no vienas profesijas nokļūstot citā profesijā, ir jāapgūst arī jaunas iemaņas. Un tas ir tas, ka mēs gāju cauri. Un paņēmu pirmos 2 gadus ritīgi nopietni apklusināt savu vadītājas prātu un paklausīties, galvenais uz sevi arī paklausīties uz iekšu un arī klausīties citos cilvēkos. Un tad, kad es jau esot ar supervīzijas, laikam bija jau pēdējais maģistra darba aizstāvēšana, es arī tad coachingu ieguvu certifikātu. Un tur ir atkal jāklausās. Coachings bija bišķiņ tuvāk manai vadītāja galvai, jo tur ir kas? Par mērķiem atkal. Lūk, tā kā 2 tādas vairākas lietas, profesiju mainot, ņemot vērā, tad pirmā atziņa no mūsu šī pirmā sarunas gabaliņa ir, ka jebkad. Un ne tikai es te par meitnēm runāju, nē, arī vīrieši, kāpēc nē, visi mainam tad, kad mēs gribam, saprotam, par vecumu vispār nav nekādi jautājumi. Un otrs ir, uz ko gan gatavoties, ka iespējams būs kaut kas jāpamaina sevī. Ļoti labi. Jā. Kā mēs šim varam gatavoties? Bet tad, kad ir kaut kas jāpamaina, redzi, tas, kā es to skatos un klausoties arī apkārt kā pārējiem, iet ar to pieredzi, tur ir vairāki tie soļi. Pirmais solis ir tāds, šito varētu, bet nē, to var visi citi, nevis es. Un tad pirms vispār es spēru soli, kaut kas jau ir jāsāk sevī mainīt. Un tad ir tas nākošais, kur es nokļūstu tajā realitātē un apjēdzu, ka, wow, šitāda ir tā realitāte. Nevis tā, kā viņa bija manā galvā. Jā. Un tur ir vēl miljons lietas, kuras man nav nepiemīt, un es nesaprotu, un sākās panika un vispārējais. Tā, vārds panika pēc tam. Pēc tam, jā. Daram par to, kā šito darīt vai mainīt. Nu kā? Paskatāmies, ko citi dara, kā dara. Ja, kā tu teici, arī mēs viens otru pētam, vērojam, skatāmies, kā kurš dara. Tā ir pirmā lieta, kas man ienāk prātā. Otrā lieta ir, kas tad man tur būs nepieciešams. Redzi, manā gadījumā es vienkārši to 2 gadu maģistra laikā sāku saprast, bāc, te ir jāsēž un ritīgi stunda, vai ne? Un te ir jādomā un jāklausās. Un pilnīgi cits kaut kāds iemaņas, nekā savādāks to nevarēja uzzināt, tikai darot, mācoties. Tā kā jāpieņem, ka būs kaut kādas lietas, ko tu nezināsi. Nebūs tāds punkts 1, punkts 2, punkts 3, ko darīt. Tas man nāk prātā. Otra lieta ir runāt ar citiem cilvēkiem, kas to jau dara. Piemēram, tas tad sanāk mūsu abu gadījumā. Ka mēs abas tur mācoties, iet un pētīt, kā tad tie citi supervīzori strādā, un nevis aiziet uz supervīziju, bet pajautāt, Klau, ko tu darīji, kā tu darīji, tīri cilvēcīgi parunāties. Un redz, ka te mēs varam saprast, zin kā, tu pirmkārt būsi pats par sevi, ja tu kļūsi par speciālistu, visticamāk, tev būs tur pašnodarbinātā status, visticamāk, tu būsi viens un diezgan vientuļš savā tajā jaunajā lomā, vai arī, un kaut ko tu sāc dzirdēt, kas ir, tā, es šito gribu, ne, es šito galīgi negribu. Nu tā, redz, tad no pieredzes skatīties. Nu, kas vēl? Man uzreiz tāds viens midžināts galvā, šajā visā. 2 patiesībā uzreiz lietas. Bet es viņas salikšu kopā. Viens ir, tu jau teici par to vadītāju, un ka vadītāju prātam ir jāmainās. Un ka es vairs nevaru domāt kā vadītājs. Un tur 2 aspekti. Vadītājs pirmkārt bliež uz mērķi un zina vienmēr, kā viss ir labāk. Man bija ļoti liels pārsteigums par to, ka supervīzijas viena sesija neatrisinās un nesasniegs mērķi. Un man būs sajūta, ka es viņā esmu izdarījis tieši neko, kas vadītājiem liekas kā stundu, un es neko neesmu izdarījis. Kas ir, tātad, man kā vadītājiem liekas, ka man taču būtu jāspēj forša loma. Būt supervizoram, es tagad pateikšu, kā ir pareizi jādara, jo es taču zinu, es taču varu tagad vadītājs supervizēt. Pats es biju labs vadītājs. Nevelna. Un vēl kas tam visam nāk klāt? Kas tu tagad esi?
Supervizors, jā. Supervizors. Tu jau nevadi neko, vai ne? Tāds Skaties, es sadzirdēju identitātes jautājumu vēl šeit, tas, ko tu stāsti. Par identitātes jautājumu man tāds jociņš ir. Tad, kad es sāku studēt savos tajos gados, ko es jau teicu, un es biju vadītājs amatā 10 gadus, līdz ar to tāds nobriedis vadītājs, kas jau zina, kā notiek lietas, bija valdes mainījušās manā starptautiskajā uzņēmumā. Es jau biju sapratusi, kā aptuveni ar kuru tie dažādu valstu pārstāvi, kā tur jākomunicē, un tad pēkšņi es biju students. Un tad, kad, ja tu atceries, mums maģistra darbs jāraksta, tur ir vajadzīgi eksperti. Nu, ja tu izvēlies, tad ir vajadzīgi eksperti. Un es ļoti labi atceros, kā es zvanīju zināmam ekspertam. Un es teicu, labdien, Tevija Vanderbeek, labdien, šeit studente Evija zvana. Un es pilnīgi jūtu, redzi, tā galva vēl ir vadītājs kaut kādā pozīcijā, tāpēc, kad man kaut ko vajag, un līdz ar to, un es tā sasmējos pēc tam, es teicu, jā, ļoti daudz runājam ar jauniem solo uzņēmiem par šo te identitātes jautājumu. Jo tas nenotiek vienā dienā. Tas diezgan sāpīgi reizēm notiek. Es neesmu gatava atdot tos iepriekšējos grožus, ja tu esi bijis vadītājs. Un ir pilnīgi jauns lauks parādās, kā man te būt, kā man ar šo te būt. Un paskrienot vēl drusciņu uz priekšu par šo te tēmu no vadītāja kļūst par solo uzņēmēju vai vienalga jaunu profesiju apgūstot, cik tu esi gatavs, kā zināt, kas tur būs. Mēs jau tev izrunājam, ka ir varianti, bet vienā brīdī pārbaudīt, kā tas ir, un atgriezties varbūt darba vietā. Tikai tāpēc, ka es saprotu, ka es nebūšu tas cilvēks, kurš viens pats grib iet cauri savai jaunai profesijai un mēģināt. Nu, mēs zinām, meklēt klientus, tie ir sociālie tīkli, pilnīgi cita darbība parādās. Jā, tas ir tas identitātes jautājums, kam klāt arī ir tas darīšanas jautājums. Cik mēs gatavi esam to darīt. Kurš tagad aizrunājos? Kā sev palīdzēja tādā situācijā? Tu ļoti labi aizrunājies, tu ved cauri visam tam procesam, kas notiek. Tā arī ir. Nu, tā ir tā realitāte, kas notiek. Un mēs arī ar tevi runājām, kad tu māci jaunos kočus, tad arī viņi reizēm saka, ka tas taču nevarēšu ar to nopelnīt, vai tā neparedzamība mani biedē, jo man vairs nav konkrētā naudas summa, alga, kas varētu ienākt un tam līdzīgi. Un es aizskrienu atpakaļ. Un varbūt reizēm, tad man jautājums sakoši, kā var, un vai tu zini, kā var izšķirt tā mana skriešana atpakaļ, ja tādēļ, ka es patiešām apzinos, ka īstenībā tur man patika būt, un šis nav man. Vai tā skriešana atpakaļ ir tāpēc, ka es baidos riskēt, tas ir man, taču es tam nekomfortiņam netieku cauri. Un vai vispār to var izšķirt? Pienāca doma manā galvā. Laižam iekšā. Viltvāršu sindroms pienāca doma manā galvā. Skaties, vadītājs, vienalga darbinieks, vadītājs nav būtiski. Un tagad pēkšņi tā cita loma, cita identitāte, un tagad vai es šito varu? Kā mēs varam zināt? Darot, ejot, mēģinot. Un atkal cits piemērs, tas gan nebūs vairs par supervīziju, tas jau ir tad, kad es mācības vadīju pašā sākumā. Mana tēma ir stresa izdegšana, jo par to es uzrakstīju diplomu darbu un, protams, pēc tam caur savu pieredzi, tamdēļ, ka es tajā tirzniecības centrā vai savā vadītājas amatā nokļuvu tādu ļoti ilgstošu stresa ietekmē, un tad saliekot kopā šīs zināšanas ar akadēmiskām, precīzāk pieredzi ar akadēmiskām zināšanām, tad šī ir tā tēma, par ko es rakstīju gan diplomu darbu, pēc tam arī sāku par to runāt publiski. Un tad iedomājies par varēšanu vai nevarēšanu, viltvāršu sindromu, un tad, kad bija pandēmijas laiks, tad es pa 2-3 pat īsiem webināriem dienā vadīju, tas bija ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Un bija vairākas universitātes ar pasniedzējiem, kur man paaicināja, Klāvija, nu šobrīd ir tā, atnāc pastāsti. Un tur sēž pasniedzēji, un psihologi, un psiholoģijas pasniedzēji, un te atnāku es. Ko tad es varu? Es taču neesmu doktors par šīm lietām, jūs esat psihologi un pasniedzēji, un jau to darat gadiem, un es šeit tikai novadīšu jums kaut kādas mācības. Jā, dzirdi manā galvā, kā notika. Tikai novadīšu kādas mācības. Pašā sākumā tas tā man bija, un tad, kad es saņēmu kaut kādu atgrieznisko saiti, redz, ka būs atbilde, atgriezniskā saite, kad pašās beigās viena no šīm te psiholoģijas pasniedzējām, kas to dara tiešām gadiem, saka, kā es gribētu no jums iemācīties, kā jūs to darat. Tajā brīdī tas bija tāds, paldies. Tiešām tāds sirsnīgs paldies, tāpēc, ka visu laiku liekas, ko es. Redzi, ja es būtu ar vadītājiem strādājusi kā vadītāji, tur man būtu citas sajūtas. Tā kā, redz, kā no psiholoģiskā viedokļa, tas tā kā mājas būvēšana, savas pārliecības, savas tās varēšanas, profesionālās būvēšana, tas nāk gadiem.
Un atbilde ir uz tavu jautājumu. Tad pirmais ir atgriezniskā saite, otrais ir tos savus spēkus audzēt muskuli vienkārši. Lasīt, mācīties. Ja man liekas, ka es nemāku kaut ko mācīties, iet apgūt jaunu. Un mēs savā profesijā visu laiku mācāmies. Un tā ir, man liekas, līdz mūža galam. Vai ne? Jā. Kas vēl? Es mēģinu pārtulkot. Pamēģini. Saki. Tad tajā mirklī, kad man rodās šauba, tā viena lieta, kur es varu sākt pētīt, ir, kas ar mani notiek, kad es saņemšu atgriezenisko saiti, jo kaut kādu jau es saņemu. Un iespējams, ka es saņemu labu pat atgriezenisko saiti. Abos gadījumos pat ja tas ir un tas nav mans darbs, man vajadzētu iet atpakaļ vai nevajadzētu iet atpakaļ. Nu, stāsts būtu par to, kas ar mani notiek, kad viņi ir, vai viņi man rada gandarījumu, vai viņi man piepilda, vai viņi man liek dzirkstīt acīm, vai viņi... un varbūt padomāt, nē, kas jau tāds, tas arī joprojām skaitītos, manuprāt, pie pirmā, nē, es jau neko tādu, kas droši vien ir vēl, vajag sevi stiprināt, jā, tas viltvēršu sindroms. Jeb šo es to saiti saņemu tā, tāds darbs, tāds uzdevums, jā, es saņēmu, man nesilst nav augsts par to, ka man to saka. Jā. Neraisa nekādu ne pozitīvu, negatīvu emociju iekšā. Un tad droši vien, ka tas būtu stāsts, tad, ja man tas ir tieši tikpat kā pīlēja ūdens, kā bija iepriekšējā darbā pīlēja ūdens, tad droši vien šis iepriekšējais nav manējies. Ko tu tikko man pajautāji, vai ko tu tikko stāstīji? Man gribas saprast, es atkal tev došu pretī, ko es dzirdēju. Tad jautājums, kā mēs uzņemam šīs atgriezniskās saites un ko mēs ar to daram? Tāds jautājums? Jā, man pat nebija jautājums. Taču drīkst atbildēt tādu jautājumu. Tas, ko es saku, ir, mans jautājums sākotnējais bija, kā es varu zināt, ka mana atkāpšanās ir tāpēc, ka patiešām es neeju savu visu to ceļu un mans darbs bija būt vadītājam, vai man atkāpšanās ir tāpēc, ka es baidos un ir nekomfortabli un man šķiet, ka nekas nesanāks. Un tad es domāju, ka no tā, ko tu man stāstīji, iespējams tas, kā es tulkoju savu reakciju uz tām atgriezeniskām saitēm, varētu būt viens no veidiem, kā meklēt atbildi uz to jautājumu. Vai es vienkārši baidos un man tiešām vajag saņemties, mācīties vairāk, iet vēl pārkāpt pāri un es nokļūšu tur, kur es eju, jeb šī mana doma ir tādēļ, ka es esmu absolūti sapratis vispār. Šī nav mana lieta. Man galvā likās, ka ir, bet nav īstenībā. Manāk prātā izaugsmes aplis. Izaugsmes aplis ir pirmais mazais aplis. Man ir tāds slaids viens, kur ir mazais cilvēciņš. Un tad es gribu izaugt. Mēs visi gribam profesionāli un personīgi izaugt, vai ne? Nu, tā vismaz saka sociālā tīkla, ka mums tā vajadzētu darīt. Pārsvarā tā arī notiek. Tavēja sociālā kartā saka. Manējā, tāpēc, ka es tam ticu. Jo tā izaugsmes domāšana, tas ir pirmais, kas man nāk prātā. Izaugsmes domāšana nozīmē, ka es gribu iet tālāk, es pieņemu pārmaiņas, es esmu elastīgs, es gribu to un es zinu, ka tur būs tā sarkanā līnija. Nu, lūk, un tajā slaidā tā arī ir maz cilvēciņš. Un tad tur lielais ir tās jaunais, kas tur būs. Vienalga, mana jaunā profesija, vai es uzsākšu jaunu biznesu, un es zinu, ka tur ir bailīgi, un es esmu stāstus dzirdējusi, un iespējams, ka vienā brīdī man vajadzēs apsēsties un padomāt, vai es esmu tām gatava, jā vai nē. Un tad tas tuvākais tiešām tāda bieza sarkana līnija, un tad tās ir bailes pārkāpjot, tad arī sākas tā izaugsme tikai. Un bieži vien cilvēki aiziet līdz tai sarkanai līnijai, un tad tomēr nav man, un iet atpakaļ. Un te neko nevar darīt, tas ir viņu ceļš. Katram savs ceļš. Ir dažādi manas sesijām, es vadu individuālās coachingu un supervīzijas sesijas, nevis tikai strādāju ar darba jautājumiem, kas ir tieši par stresu izdegšanu, un arī par līderību, par vadītājiem, kā darīt un ko labāk darīt arī stratēģijas. Tad bieži vien ir tā, ka tas tiešām ir viņa ceļš. Tad viņš aiziet, es esmu arī par solo uzņēmējiem runājusi, ka viņš aiziet atpakaļ uz darbu. Jā. Un tad tomēr tajā darbā kaut drusciņi pastrādāju. Nē, es tomēr iešu atpakaļ un darīšu to savu ceļu. Jo, zin kā ir, tā pastrādāšana iedeva pārliecību tai sirds, kā to pateikt, sirds balsī, saucienam kaut kādam. Kā šo varētu nosaukt? Kas tas ir iekšā? Manā gadījumā es saku sirds darbs. Tu nevari nedarīt. Savai būtībai. Jā. Jā. Tu nevari nedarīt. Tu noliec galvu uz spilvenu un domā, kaut kas pietrūkst. Un tad tu sāc lēnā garā, un tad ir cilvēki, kas jau tādu sērija 2 saucās. Tomēr tas tā mana lieta.
Un tad viņi meklē atbalstu un veido šos savus gan, parasti vienalga tie kaut kādi pašnodarbinātā status, un tad viņi sāk darīt to savu aicinājumu. Aicinājums atradās pareizāk. Jā. Tas sanāk tad vairāk piedo posmi, arī var būt cilvēkiem. Un mēs arī, kad mēs sarunājamies, mēs tas laiku izmantojām abas vārdu turp atpakaļ, uz priekšu atpakaļ. Tīstumā jau tas ceļš, viņš jau nav uz priekšu atpakaļ. Bet tad, ja es esmu aizgājis, vai ne, uz to sarkano līniju un aizgājis atpakaļ uz darbu, tas vairs nav atpakaļ. Tas ir savādāk. Tas ir jau drusku cits virziens, jo es tur esmu kaut ko iemācījies, tur esmu kaut ko apguvis. Un, kā tu saki, iespējams, tas ir pat joprojām uz priekšu vajadzīgais posms, lai es apjēgtu, ka tiešām tagad man ir ar ko salīdzināt. Tur es nesalīdzināju esot ar vēsu prātu, jo man bija pirmoreiz tā pieredze. Un tad man liekas, ka vienmēr zāle ir zaļāka tur tajā pagātnē, kas bija. Un tagad es atnāku atpakaļ un man ir ar ko salīdzināt. Tāds pilnēs, un es jau viņu spēju loģiskāk uztvert. Jā. Ļoti labi. Tātad, ja rodas šaubas, ejam atpakaļ uz veco darbu un saprotam, ir vai nav aicinājums tur, kur mēs tikko bijām. Nevaru teikt, ka 100%. Varbūt aizēju pie supervizora, varbūt aizēju pie psihologa, varbūt aizēju pie koča un tādu pieņemu lēmumu. Varbūt šādu te posmu ieliksim pa vidu tomēr. Jā, parunāties ar cilvēku, kurš ļauj tev sev sadzirdēt. Jā. Un saprast un pašķetināt. Un lai es sevi dzirdu runājam, kā tas izklausās priekš manis un ko es īstenībā pateicu tikko. Un tad tas otrs speciālists ir tas, kurš man ir kā spogulis un var palīdzēt to ieraudzīt. Izstāsti, kāpēc tas maina? Tu teici, vajag sevi dzirdēt, vai izrakstīt ārā, vai rakstīt. Kāpēc? Ko tas maina? Es taču esmu gudrus, es savā galvā jau esmu visu izdomājis. Kāpēc man vajag runāt vai rakstīt? Man dziļā nopūta bija, vai ne? Tāpēc, ka es tā domāju, no kura gala lai sāk? Jā, no augšgala. Dieniņās. Es vienmēr par praksi labāk. Par sevi, jo viens, protams, ka šo visu līdzīgi, kā mēs te runājam, arī mācībās ir apkopots un tiek stāstīts, un tad cilvēki saka, jā, tā ir, nē, viši tā nav, un tad mēs tur diskutējam. Kā tas ir, kā tas palīdz? Tad, kad es stāvu spogulī un skatos uz spoguli un saku, tā, ko man tagad darīt? Iedomājies, tur būtu mans spogulis. Ko man tagad darīt? Man iet uz to atpakaļ uz to darbu, man te nesanāk, un es esmu kaut vai coach, ir ļoti daudz arī mūsu coaching skolā, metacoaching skolā, kur es pasniedzēju jau 5 gadus, 6. gads jau būs. Tad arī tie nav jaunieši, izklausās jaunie coachi, nē, tie visi ir, kā lai tagad pasaka, es tuliņās nobrieduši cilvēki. Paldies tev savā biznesā. Jā. Tie var būt uzņēmēji, tie ir ārsti, tie ir arī kāds ir students. Tātad tie ir cilvēki, kas ir pieņēmuši apzinātu lēmumu. Es gribu paralēli visām citām lietām kļūt arī par coachu, un to var izdarīt 9 mēnešus mācoties. Lūk, tad par to sarunu, kā tas notiek, tajā spogulī skatoties. Es gribu, piemēram, kļūt par coachu, skatos es spogulī ar sevi runāju, ko man darīt. Tur tā pati seja ir pretī, saproti, ar to pašu jautājumu, kāds ir man. Savukārt, ja es ar tevi runāšu šoreiz kā supervizoru, piemēram, tu kaut ko man pajautās, tu kaut kā tā uzdos jautājumu, ka es nekad neaizdomājos. Un te sāks tā refleksija, es par sevi domāju varbūt no citas puses. Es neiedomājos, ka tiešām šis aspekts būtu svarīgs. Tikai tāpēc, ka tu iedevi kaut kādu vienu vai no atspoguļojumu caur to, kā tu dzirdēji mani runājam, vai tu kādu jautājumu man pajautāji. Jā, un tie ir tie foršie aha momenti. Un tad tas cilvēks aizies no šīs sesijas un teiks, bet es pat to neizmēģināju. Man tikai bija viens virziens galvā, jāiet atpakaļ. Kāpēc? Tur ir droši, tur ir stabili, jā, tur nauda tāda savu. Jā, tur man mobbingo, bet es izturēšu, jā. Piemērs. Tā. Tas man nāk prātā. Tu daudz arī teici, ka tavs maģistra darbs bija par stresu, jā, arī par izdegšanu. Tās ir lietas, kuras tu pēti, ar kurām tu darbojies. Un ļoti daudz par izdegšanu un par stresu runā, vismaz manā tajā burbulī un publiskajā telpā, uzņēmumos, komandās un tam līdzīgi. Kā notiek otrā pusē? Solo uzņēmējos, jaunajos, vienalga kamā, censoņos, ar stresu, ar izdegšanu. Jo vienu lietu es zinu diezgan droši. Tad, kad iet solo uzņēmē darbībā, sevi nesaudzē. Es gribētu teikt sākumā,
Tur ir entuziasms klausies. Bet pēc daudziem gadiem tas sākums nebeidzās. Sauks man uzņēmumu ir vesela, nezinu, pat mēnesis reizē. Jā, tu tur nekāda veselīga miega vairāk nav nekas, jo tev ir ideja 2 naktī, un tu ņemies, un tu zvanies un meklē, un vēl kaut ko, un droši vien tu paralēli mēģini piestrādāt, jo, naudas nav, un vajag kaut ko. Sākumā nav. Un parasti ir 2 gadi, kā saka, kamēr iešūpojās, ko man darīt, ģimeni, vai ne bērni tā tālāk, un māju, un hipotekārais, un viss tālāk. Kā var sevi šajā saudzēt un tomēr kaut ko sasniegt tajā solo uzņēmē darbībā? Jo sajūta ir, ka es varu sasniegt tikai bliežot. Es nedrīkst tev saudzēt, tagad ir vienkārši asins pa degunu un 3 gadi saņemās. Tā. Stāsts būs atkal iz manas pieredzes. Aicināja mani uz Igauniju, kur ir jaunie startupieši. Startup uzņēmumi. Un tas ir kādu laiku atpakaļ, 5 gadus, varbūt tik daudz viņi arī bija. Viņi visur, un tad es jautāju, lieliski, ar prieku aizbraukšu par kādu tēmu, par izdegšanu. Man bija jautājums, jums izdegšana kādā sakarā? Jums ir nauda, jums ir fondi. Nu, parasti tā ir. Jums ir idejas lieliskas. Jūs zinat, ko jūs darat. Kāda izdegšana? Un es aizbraucu. Un es biju ļoti, ļoti pārsteigta. Protams, es sagatavoju visu informāciju. Un tad viens pa vienam pēc mācībām ir parasti tur teja, kafija, parunāšana, kad sāka sarunas pa īstam notikt. Un tad tas viens stāsts bija, zin kā ir? Es sev biju uzlicis mērķi, es 5 gadus norukāšu. Un tad viss jau pats tur ies, pats strādās, man būs komanda. Es saku, zini, kas notika? Viss aizgāja tik nenormāli ātri, ka tagad man ir Ķīna, tagad man ir citas valsts, tagad man ir citi reģioni, un es sapratu, ka šitas nekad nebeigsies. Un tad bija tas rītīgais izdegšanas moments, kad vienkārši tu saproti, ka šis nebeigsies. Bērni jau to vairs negaida mājās, sieva vairs nezina, kā tu izties no sērijas. Nu tā cilvēks apraksta. Tas nozīmē, ka es tik ļoti, ļoti aizrāvos, un tagad gandrīz ir vai nu stopkrāns jānorauj, tāpēc, ka nē, man šito visu nevajag, jo savādāk nebūs, kas strādā, vai arī ko man ar šo visu darīt. Nu, tas ir tas piemērs, kas manu to priekšstatu salauz, tamdēļ es tā vairs nesaku. Ka, nu, tie, kam tur ir tādas foršas idejas, viņiem tur viss kārtībā ar dzīvi bez stresa. Tas bija tas viens stāsts. Otra lieta, redz, ko ir, tad, kad mēs sākam darīt to savu aicinājumu vai realizēt, ir nenormāli, vismaz es par sevi varu teikt, aizraušanās. Man patika viss, ko es darīju. Man patika gatavot, rakāties par visādiem pētījumiem. Man patika likt puzli kopā, kādēļ Latvijā notiek tā, bet ārzemēs tā nenotiek. Vai atkal otrādi, ja, kaut kādas tādas kopsakarības. Man ļoti patika aptaujas arī veikt, un tādas es reiz gadā, nu jau būs 4. gads šogad, ko es arī Latvijā veikšu, skatīties to dinamiku, un dinamika nav iepriecinoša. 60% arī pagājušajā gadā teica, ka ir stress augsts vai ļoti augsts un augsts līmenis. Izdegšana 39, viņi jūtas izdeguši. Un tāda ir arī iepriekšējie gadi. Un tepat nevajag jaunie uzņēmēji vai solo uzņēmēji. Tas ir tas foniņš. Rekā. Un tad par to aizraušanos, kas notiek. Tas bija darbs, tā bija tā stabilitāte. Jā, tagad ir nezināmais, bet man ir ideja. Par šo es sapņoju no skolas laikiem. Es šo gribu, un varbūt, ka mēs ar draudzenēm taisam kaut kādu uzņēmumu. Varbūt, ka mēs sākam, nezinu, puķus tirgot. Pirms tam mēs bijām grāmatvedes. Un tad mēs aizraujamies, mēs braucam uz izstādēm, un tad mēs runājamies ar cilvēkiem, un rodas vēl vairāk idejas. Un cik tas mazais aicinājuma aplīts, sāk viņš tāds lielāks un lielāks tas balons palikt. Jā. Uz kā rēķina? Uz miega rēķina, uz saviem iekšējiem resursiem, uz bieži vien pusdienas, cik ilgu laiku vēl pusdienām ir jautājums mācībās arī. 15 minūtes, darba vidē 15 minūtes, un tad pēc mācībām par apņemšanos, ko es darīšu, es sapratu. Tomēr tad to stundu es mēģināšu, es paēdīšu, un tad es iziešu ārā. Tad, kad ir tas jaunais startupa biznesa moments, par šito pat nav laika padomāt. Nē, tur no paciņas uzkrēja tālāk. Tad iekšējie resursi, viņi neatjaunojās, uz kā rēķina uz mani. Kurš ir īpašnieks šitam visam? Es. Kas sanāk, ka es sevi aiz laba prāta dedzinu ārā? Tā, šis briesmīgi izklausies. Un ko es varu tur darīt? Jo man jau tā neliekās.
Es jau neredzu, patiesībā tu stāstīji par to ēšanu, es tieši atceros. Vienīgais laiks dzīvē, ka man ir bijusi doma par to, kāpēc ēdiens nav uztaisīts tabletēs, jo ēšana tā tērē laiku, bija man pirmās uzņēmējdarbības gadi. Kāpēc man uz to ir jātērē laiks? Hop, hop, tablete aizskrēja. Ja tu atceries? Ir tās tūbiņas kosmonauta. Jā, ideāli šks un viss, un skrien. Tev tāds nodurēt tajā laikā. Tajā brīdī Zini, kas trakāk, es pat negribās ēst. Jā, negribās. Nē, man joprojām es pati par sevi zinu, jo es esmu nenormāli aizrauta vai es kaut ko darbojos un kaut ko pētu, tad ik pa laikam vīrs ienāk, darling, ir jau pusdienas laiks. Reāli fizioloģiski negribās ēst, tas ir fascinējoši. Un tad, kad mums tā nedēļa negribās ēst, tad gan kaut kādā brīdī droši vien vairs nav smieklīgi. Ja? Tad teica, kā pamanīt. Kā pamanīt, kā sev audzēt, kā sev palīdzēt, un man gribas reāli pielikt klāt, nezaudējot laiku, netērējot laiku šito visu. Kā es sev varu palīdzēt? Maksimāli. Jā. Tātad, skaties, kā tu tikko pajautāji. Kā šito visu tieši tā arī turpināt darīt, bet tomēr lūdzu, lai nav stresa un lai nav izdegšana. Ja? Kā šito neiespējami misiju dabūt galā? Pirmā ideja man nāk prātā ir regulārs kaut kāds režīms, rutīna. Kaut kāda rutīna, kas man tomēr dod to atjaunošanās iespējas. Rutīna katram sava. Sāksim ar rīta rutīnu. Parasti rīta rutīna, kā man teica. Nu jā, tad tur ir telefona zvans, es uzliku 6, un tad, kas notiek, ja mums iekšēju resursu nav, tad mēs ik pa laikam to snūz latviski, kā latviski tas ir. Apturēt, aizkavēt, miega režīms. Kaut kāds nosaukums. Izdomāsim pēc tam. Nu, jūs paši padomājat, kas tas ir snūz. Atlikt telefonā rāda. Atliekam uz 9 vai cik tur minūtēm. Ja domājies, lai noķertu un aizmigtu uz 9 minūtēm, es zinu, ka viņi zvanīs vēlreiz. Un tas paradoks. Es pat tā esmu darījusi līdz ar to. Un kas īstenībā patērē vairāk spēka, nekā tu būtu uzlicis modinātāji vairāk. Zini, kas vēl trakāk, es pati iemācījos fiksi aizmigt, un tad fiksi pamosties, nu tad vēlreiz aizmigt. Tas ir slimi, tas īsti nav veselīgs. Tātad pirmais būtu režīms un ar vēsu prātu priekš sevis skaidri nodefinēt, ja es šādi par sevi nerūpēšos, tad nebūs, kurš to biznesu dara. Tad nekādi mani sapņi nerealizēsies. Tieši tik vienkārši. Te nāk prātā disciplīna, te nāk prātā tavas iepriekšējās pieredzes, kas tev ir palīdzošs, kas ir tas, kas tavus spēkus atjauno. Nu, katram savs sarakstīņš. Un bez kompromisiem pie tā turēties. Piemēram, es iešu nevēlāk kā 12 gulēt, un es aizēju nevēlāk kā 12 gulēt. Punkts. Un tagad, kamēr es ar tevi runāju, es domāju, kā man pašai ir. Pa godīgo, es turos, un tad ir kaut kas, kur es noraujos, un aizēju vienos. Jo tā ir sakrituši tā, ka tā prezentācija tomēr ir jāpabeidz. Un tad vienīgā labā lieta, ar ko es daru, es pielieku miegu klāt otrā dienā. Un es varu to atļauties. Tāpēc, ka es nosaku savu laiku, es nosaku savu darba ritmu, es nosaku, ar ko es strādāju un ar ko es nestrādāju. Un tā gan ir viena pluszīme, jo darbā, tad, kad mēs esam algotā darbā, šī iespēja mums nav. Ziniet, kā es nebūšu 9 sapulcē, būšu 10, tāpēc, ka vakarā es strādāju. Nu, diez vai. Tā kā reku, ja parādās arī tomēr pluszīmes, ja, šajā mūsu tajā lielajā burbulī. Jā, laiku es plānoju pati, tad es saprotu, ka es varu, ja nu gadījumā tā gadās, es kaut kā to nokompensēju, tad nākošā lieta ir vienalga, kas tie rituāli, kādam tās ir augstās peldas, kādam augstās dušas, kādam ir vingrošana, kādam ir, manā gadījumā man pilnīgi noteikti ir vajadzīga daba. Un tas ir tik fascinējoši, es kļūstu par kreņķīgu kundzīti, mājās visi zina. Viņš saka, dāliņ, ģērbies, mēs uz mežu. Man arī bērni sūta pastaigāties. Jā, saka, mama. Mama, ka tu negribētu pastaigāties? Jā, nu redz. Vai padzert ūdentiņu? Divas lietas viņam ir iemācījušās. Mamu, jā, nu redz. Man bērni jau lieli, tad ir tikai dārlings, kas var atnākt, nu vīrkungs, kas atnākt un kaut kā arī, redzi, ārēji apstākļi arī ir palīdzoši. Tātad mūsu sabiedrības vai sadarbības partneri, kas mums tur apkārt arī ir, atbalsta kaut kāds mehānisms. Rutīna. Zinu, uz ko es eju. Nu, piemēram, tāpatās es saprotu, kas man būs šomēnes, es saprotu, kas man šogad ir jāizdara. Ar visu to, kad īstenībā man sākās, es teicu, par to paradoksu, ka es mācu coachingu pati vai pasniedzu dažus modeļus coaching skolā, un
mans dzīves piemērs ir, ka es neesmu mērķtiecīgi gājusi ne uz vienu no savām darba pozīcijām. Eku savilku kopā, ar ko sākām. Un tas ir tas otrs viedoklis. Iespējams, kur dzīvot bez mērķiem. Iespējams, dzīvē var vienkārši plūst un peldēt un skatīties, kurā krastā man patīk labāk. Kaut kur jau tā kā aiznesīs. Es šim parasti saku, ziemeļi. Tev var nebūt mērķi, tev jāzina savi ziemeļi. Ziemeļi? Vērtības, aizrautības, vīzijas. Bet nevis vīzija kā mērķis, bet vīzija kā lietas, kas dara mani priecīgu, laimīgu, saskana ar vērtībām. Es uzskatu, ka šī ir laba lieta, ko es sev sastādu dzīvē un tam līdzīgi. Un tad ir pilnīgi vienalga, kurā amatā, kurā upes krastā vai kurā virzībā, kura viņš aizplūst. Un otra lieta, es tikko domāju, es no vienas puses tev saku, jā, man nav tādas stratēģiskie mērķi, man ir, protams, saplānotas lietas un ritīgi, pat manu kalendāru, ja tu redzētu, tomēr viņi tur ir. Bet par ko es runāju, man nav ambīcijas, ka tajā gadā man būs grāmata, vai tad un tad es būšu uz pasaules skatuves un man būs tik un tik klausītāji. Tādu ambiciozu mērķu man nav. Tas nav mans ceļš. Bet mans mērķis tomēr ir runāt un stāstīt visiem un likt aizdomāties. Likt droši vien nesanāks, man nevienam neko nevarēšu likt darīt. Bet aicināt aizdomāties par šo tēmu, kas ir man svarīgi bijusi, tas ir gan par stresu izdegšanu, nu jau labbūtību runājot. Lūk, tā kā ir tāds mērķis. Tas ir tāds mērķis, ko kādreiz saka, tā ir tā mana iekšējā misija. Misija tāds liels vārds, bet iekšējais mans aicinājums. Aicināt cilvēkus padomāt. Un ja kāds klausās, tad tas ir tas mans iekšējais aicinājums to arī darīt. Jautājums, kā to mērķi mēs nodefinējam īstenībā. Varbūt kāds varētu teikt, bet tev ir reku mērķis. Jā. Es viņu vienkārši tā nesaucu. Tas ir mans aicinājums. Tu pieminēji ļoti brīnišķīgu lietu, par kuru man šķita arī es gāju uz solo uzņēmējdarbību. Jā, es varēšu pārvaldīt savu laiku. Un tad es tur nokļuvu un es nevaru nav īstais, nemāku pārvaldīt savu laiku. Jo taču jāpiekrīt ir visiem klientiem. Un viņš tā, ka visu laiku jāsapilda. Un pat, ja man ir kalendāri ierakstīts brīvdiena, bet klientiņam vajag, tad jau var jau to brīvdienu izdzēst un ielikt, vai ne? Un gan jau tad kaut kad viņš atkal nebūs tas klientiņš, bet vismaz tad tur naudiņa būs bijusi un kaut kā tur izbalansēsies. Un tad uz spā aiziešu. Jā, un kaut kas jau tur saliksies, tikai beigās vienkārši saliks pilns kalendārs, kur nav nevienas brīvdienas. Kas arī ir viena no lietām, kur iekrīt, sākot veidot savus uzņēmumus vai aizrautības realizēt dzīvē kā profesionālos kaut kādus risinājumus un tam līdzīgi. Kā tu ar sevi strādā? Lai tu noturētu to disciplīnu un to kalendāru tādu, ka tur ir tas laiks. Nu, viņš būs un es atradīšu, kur viņu nokompensēt. Jā, varbūt kaut kādi krīzes situācijas. Un kā tu zini, kad šitais būs tagad izņēmums, kurā es to savu kalendāru aizpildīšu? Kā tu pārvaldi savu laiku un neatdod viņu klientiem un naudai? Tad, kad tu sāki runāt, es domāju, kāds tevī klausās šobrīd un domā, man lai būtu tavas problēmas, kad nevar atteikt klientiem. Ja? Tas ir viņa sapņas vai viņas. Un kā es to daru, es galīgi necenšos ritīgi pieturēties pie kaut kādiem laikiem. Es to mēģināju darīt, es sapratu, ka tas man padara nervozu. Nu, tādā labā nozīmē par sevi tādu iekšēju refleksiju. Un es to atmetu. Es zinu, kad ir manas brīvdienas, ja es strādāju sestdienas, svētdien, tad pirmdienas ir brīvdienas. Es zinu, ka konkrētu laiku es teicu, nokļūšu mežā, man mežā vajag ielaist, un tā es atjaunojos. Es joprojām kompresēju, kādreiz es saku, nē, šim gan. Lūk, šo projektu es paņemšu, tāpēc, ka es zinu, kam dēļ. Tad ļoti līdzīgi, kad man bija ļoti aizņemts decembris, neatceros, kā vairs, novembris, decembris laikam, un man bija jābrauc uz Spāniju uz kongresu. Un tur es savukārt ieplānoju vairākas dienas, nevis uz vienu dienu, uz 5, piemēram. Un tajā brīdī atpūta, un tur vēl saule, un viss skaisti un koši. Un tādā veidā, sanāk tomēr tāda plānošana, izvērtējot katru situāciju. Es nestrādāju, piemēram, agrāk pa 11. Es esmu pilnīgi pūca.
Un tā kā 8:30 vienreiz bija mācības, tad es grupai teicu, nu, mīliši, jūs esat agrie putniņi. Nu, tādā nozīmē, ka, ja man ir iespēja, tad to es nedaru. Es tā ērti jūtos, es pieceļos, man ir savi rīta rituāli, es varu mierīgi paēst brokastis, es neuztraucos tajā brīdī par lietām. Līdz ar to manai smadzenē ir brīvs prāts, vismaz konkrētu dienas daļu. Un, nu jā, redz, kaut kāda rituāla parādās, jā, kaut kas tāds regulārs. Un es vairs neuztraucos, ja es kaut ko esmu salēdus grīstē, kā man pašai iekšēji šķiet. Es sev vairs nečakrēšu tām lietām. Ziņā gribētos teikt, nu vairs ne šajā vecumā. Nu tādā ziņā, kad jaunībā kaut kā, nē, tā nav pareizi. Paskaties, kāds sociālos tīklos tur ir atkal runātājs. Un paskaties, kā viņai sanāk, un paskaties, kā viņa dara. Es arī tā gribu, un es arī tā daru. Nu, dzirdi? Man jau šito runājot, ja iekšā ir tāds, nē. Sāk raustīties kreisā acis. Jā, jau tik sāk rasties. Bez ekspektācijām pret sevi. Ar nodomu, bet bez ekspektācijām pret sevi. Nu tādām. Tā vienmēr ir bijis? Tā nav bijis, jo tu minēji piemēru kādreiz tā nav bijis. Kā tur nokļūt? Kā trenēt savu prātu, ko darīt? Pie kā vērsties? Iet pie terapeita, iet pie psihologa, iet pie supervizora un parunāt ar sevi pa godīgo. Uz ko es raujos? Uz ko es tagad skrienu? Ko man tas dod? Lielisks jautājums, ka šitie jautājumi uznāk. Pasties, kā Aija dara, pasties, kā tur Ilze dara, un vēl Juris un vispārējo. Un viņam tik labi sanāk, viņam tik daudz klientu, viņam tik daudz naudas. Es arī tā gribu. Un tad ir pa godīgo pret sevi. Ko tad tu gribi vairāk? Tu gribi bez spēka nokrist kaut kad gultā un nevarēt piecelties? Vai arī tu gribi savā gaitā iet, kāds ir tavs ceļš? Ejot savu ceļu, pajusties, kā ir, pārbaudīt, varbūt kaut kādas jaunas lietas, izmēģināt. Jā, un tikai tā ir tā izaugsme. Ja? Es kaut ko pārkāpu to baiļu zonu, un tad es papētu, kas ar mani notiek. Jā, man ļoti patīk, piemēram, stāvēt uz konferenču skatuvēm, vai arī es izmēģināju, nav mans. Es gribu tikai individuālās sesijas vadīt, vai es gribu tikai individuālās sarunas. Izmēģinot, es izdaru kaut kādas secinājumus. Un tā veidojās mans veselīgais profesionālais ceļš, veselīgi priekš manis. Un jā, nepaņems, nebūs tie visi klienti. Nu tāda man ideja. Man patīk doma par zināt vispār savus ideālos un labos klientus. Nu tā vienkārši sakot, kuri tev garšo. Un tad ir viens nevis, kas negaršo. Tie, kas klausās un ir klienta vai potenciāli klienta nesapratīs. Zināt klientus, kas garšo. Jā. Savus vienkārši klientus. Droši vien tas par to ir stāsts. Tos, ar kuriem saskan arī nav īstais vārds. Man laikam tāpēc patīk tas vārds garšo ar... Jo varbūt garšīgi arī strādāt ar tādu, un man vismaz, ar ko man ļoti, ļoti atšķirās viedoklis vai skatījums vai vīzija ir interesanti, jo ar viņu kopā tu vari pētīt un pats sevi paplašināt. Ja? Tāpēc es vienmēr saku, ka saskan. Zināt tos klientus, jā, ar kuriem tev strādāt ir gandarījums. Lai tev nāk ne tikai tā naudiņa atpakaļ, nāk gandarījums atpakaļ. Tad enerģija un spēks vēl. Man tik vienāds prātā, ka tiklīdz tu saproti, ka tu strādā tikai naudas dēļ, vismaz šajās profesijās, ko mēs tikko runājām, iespējams jāliek punkts. Nu tā, man ienāca prātā. Jo tas tomēr ir appusējas enerģijas apmaiņa ar klientu, arī strādājot ar klientu vienalga, vai tā ir lielā grupa, vai tas ir individuāli. Un nav noslēpums pie tādiem speciālistiem kā psihologs, supervizors. Starp citu arī par grāmatvedes tikko iedomājos. Man ir svarīgi, tas ir mans cilvēks. Jā. Ļoti. Par juristu. Man ir svarīgi, ka mēs ar viņu vismaz esam kaut kādā cilvēciskā līmenī uz vienas lapas. Jā, ja kas. Un redz, ka ir tas par vārdu garšo, ko mēs atradām. Jā, tas ir tā kā mans cilvēks vairāk. Man tas, piemēram, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpat laikā, jā, tev taisnība. Ir ļoti interesanti papētīt. Vienkārši tikko bija arī sesija, kur pilnīgi man pretējs cilvēks. Absolūti. Jā. Nezinu. Varbūt. Es nezinu. Jā, un šitā stundu. Nu, tu arī smaidi, jā? Jā, es reizēm novizualizēju sevi ar popkornu. Man es domāju, baigi interesanti. Nu, jā. Nē, nu, ja tu neesi ar ne, baigi interesanti. Nu, kā tu to? Un tad es savā galvā ēdu popkornu un skatos, kas tur tālāk notiks. Jā. Un te ir tas interesanti, tie izaugsmes punkti arī speciālistiem, kā
Jo visu laiku mēs jau zinām to pierasto, un arī biznesā mēs zinām, kas būs, ja es uztaisīšu produktu, tad es viņu ielikšu sociālos tīklos, tad viņš tur pārdosies, ja es pielikšu tik naudas, tad būs vairāk, ja ne, tad mazā, tāds paredzamība. Un tas interesantais ar laiku kļūst tieši šādi, gan klienti, gan notikumi, gan jauna produkta attīstība, ja mēs, lai nesnāk, ka mēs tikai runājam par pakalpojumiem savējiem, vai ne? Jā, lai nesanāk. Jā, tā kā tie izaicinājumi arī ir ļoti tādi, tad liksim to vārdu garšīgi. Garšīgi. Tā ir taisnība, ka cilvēks var realizēt pilnīgi visu, kas viņam ienāk prātā kā ideja. Man ienāca prātā, kā pēc to, kas notiek Amerikā, droši vien šobrīd viss kaut kas ir iespējams dzīvē, kas pirms tam likās, ka pilnīgi neiespējams. Man patīk teiciens, ja kāds to ir izdarījis, var izdarīt arī tu. Tā sanāk. Tīri statistiski. Ja kāds to ir izdarījis, varu izdarīt arī es. Man ir tik daudz piemēru, ka uzreiz prātā, ka nevar. Jā. Bet tas savādāk tie fizioloģiski uzreiz. Teiksim, kāpēc vīrietis var ātrāk uzņemt sprintu, sieviete nekad nevarēs sprintāt tik ātri, jo cik ātrs kābeks aiziet uz muskuļiem, tur ir fizioloģiski izrādās ir atšķirības. Jā, bet šis ne par to. Bet tas mums ienāca prātā. Ok, noņemsim fizioloģiju, noliksim par, piemēram, uzsākt biznesu vai noņemsim ideju realizāciju, kā var strādāt, kā var dzīvot, kā var darboties, kā var profesionāli augt. Jā. Ja ir kaut kas, kas man patīk, ko es redzu, tad ir atpakaļ pie tā, ko tu mirkli atpakaļ teici. Kāpēc? Motīvi, kā tur Evija, kā tur Aija, kā tur Liena, kā tur vēl kaut kas kaut ko dara. Kāpēc? Kas man tajā patīk? Ko es no tā gribu? Un vēl kāpēc es to gribu? Kāpēc man tas ir nepieciešams? Vai tas ir nauda, vai tas ir slava, vai tas ir pašrealizācija? Un sev nodefinēt, jo reizēm ir tā, kad es... atkal atgriezīšos pie sociāliem tīkliem, tas, ko mēs visi redzam, un tur cilvēks sāk pilnīgi tik kaismīgi runāt par to, kas viņš ir, un kā viņam viss izdodās, un kā viņš to ir nopelnījis, un cik viņam ļoti daudz klientu. Pēc tam tu uzzini, ka dzīve ir pilnīgi savādāk. Un tā ir tā vilšanās, vai es gribu tā? Jā. Un te ir saruna pa godīgo. Tāds nelietisks vārds, latviešu valodas skolotāja teica, es esmu, ar pirmo izglītību. Pa godīgo, bet kā savādāk pateiks? Es godīgo ar sevi parunāju, nē. Es labprātāk daru mazāk, varbūt tas maksās dārgāk, bet es jutīšos veselīgāk, man būs manu resursu atgūšanas kaut kādas iespējas, un es būšu gandarīga un priecīga. Un kā es to zināšu, tāpēc, ka es jau būšu izmēģinājis gan tos produktus, vai tos pakalpojumus, vai strādāt ar šādiem vai citiem klientiem, un tā veidojas tā pieredze. Tā. Pirms tam, kad mēs runājam, teica, ka rīt mēs tiekamies abas divas. Kā izrādās, jā. Kā izrādās, jā, vienā runāšanas vietnē, konferencē. Un tur runāsi par stresu un mākslīgo intelektu. Es pat nespēju iztēloties, ka mākslīgais intelekts varētu radīt arī kādam stresu. Kas vēl ir tādi visādi stresori, kurus mēs varam pat neiedomāties, kad šādi tagad arī ir, kas mums rada papildu stresu? Mākslīgais intelekts. Pirmā man atbilde ir ārējie un iekšējie. Sadalījums. Ārējie, iekšējie. Paņemsim to pašu mākslīgo intelektu uz šo te piemēru. Ārējais ir kaut kādas programmas, Aija māk, Evija nemāk. Bet Evija arī gribētu. Pasties, Liena arī māk un Juris arī māk manā darbā. Evija joprojām nemāk. Viņa mēģināja. Bet redz, tur tāda jaunāka paudze. Jā, tas laikam tāpēc, ka man tur tik un tik gadi. Es ar to pogu spiedu, man nesanāca. Es jau viņiem prasīju, bet viņi 3 reizes pastāstīja, bet man 4. kauns iet jautāt, kas notiek. Man izrādās šajā brīdī, ja tas ir darbā, ir tehnostress sāk parādīties, tāpēc, ka tas ir saistīts ar visiem šiem te lietām, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, vienalga paņem jebkuru to no esošajiem zināmajiem. Un redz, kur ir viena lieta. Tas bija tas ārējais, tur ir programma, ko es nevaru. Iekšējais ir pats, kāda es esmu čība, es tad acīm redzot pilnīgi neko nesaprotu, viņi jau man 3 reizes teica, vai tad es nevaru atcerēties. Dzirdi? Un šeit sākās bilde, kas sākās no mākslīgā intelekta. Otra lieta ir bailes par to, ka iespējams, ka tas tiešām tā kā atkal kaut kur lasīja, kaut kur dzirdēja, tas tik ļoti ātri attīstās, mēs nezinām, cik ātri tas mācās. Man gribēs teikt viņš. Es arī kādreiz chatam GPT, tad mums tur sākumā bija tādas sarunas, tagad ir tagad viņš ir tas. Jā, tas mākslīgais intelekts, viņš ļoti ātri attīstās, ka mūsu smadzenes netiek līdzi. Mēs vienkārši nespējam tik ātri izfīčot tās lietas, ko tas jau ir izdomājis. Jā, iedomājies, ja tu pajautā jautājumu, sekundes 10 daļā nāk atbildes. Kad tu man tagad jautājumu uzdod, man ar tur bet kaut kā es mēģinu tā domāt, acīm redzot daudz lēnāk. Ja?
Un tur tas viss ir sekundžu desmitdaļās. Tas mani biedē. Mani biedē viss, kas ir neziņa, neskaidrība, kā būs, kas būs maniem bērniem, kas būs maniem mazbērniem. Tur čipi jau būs galvā. Nu, visi šie stāstiņi. Pēc būtības es neredzu pēc 3 gadiem, kas tur notiks. Un tāpēc laikā ir zinātnieki, kas tā arī saka, viens teica 30. gadā, jā, ka fiziskais un digitālais jau būs kā viens gandrīz. Tas ir pēc 5 gadiem? Jā, to viņš teica pirms 3 gadiem, laikam. Tie ir reāli mākslīgi intelekta zinātnieki, kas to visu pēta. Vai arī, kā tik Ilons Masks, es te varu samuldēties, sameloties. Var arī samuldēties, lieliski. Šitas labāk piestāvēs, kad humanoidi roboti būs 1 pret 1. Tas nozīmē, cik cilvēki, tik roboti. Nu, tev te stāvēs, teju, kafiju tev atnesīs, nofilmēs visu, ko vajag, tev izgludinās drēbītes, ja? Tāds asistents mājās, piemēram. Nu, skaties, man to visu iedomājieties, baila paliek. Nu tā, pirmā reakcija. Vēl bildes es tev parādīšu, ja, kā no tām trakajām filmām, iespējams, ka tā mums te būs. Kā Terminatorā. Un kā Terminatorā. Nu, kā? Es neesmu nevienu cilvēku satikusi. Jā, kad tas viss sāksies? Mani biedē tas nezināmais. Tā. Ja tie stresori, liela daļa ir saistīta ar jebko, kas ienāk jauns. Mākslīgais intelekts ir mums visiem svarīgs, un viņš ienāk jauns. Es domāju, uzņēmējdarbības vidi dzīvesot vēl kaut ko hopiņā jauns stress, jo nezinu, kā tur būs. Jā, un mēs varam pakāpties drusiņā atpakaļ, kad bija pandēmija, kad atceries savus pirmo Zoom pogu. Oi, Dievs! Tā, šitā. Ja viņi tagad mani dzird? Kas būs? Pagaidi. Tagad? Jā. Un es šitā izskatos. Ar tiem atjājot jānokrasu. Ārprāts. Un kas tā pa balsi? Un redz, kā Zoom fatīgs vai Zoom nogurums izrādās viens no komponentiem, tas man pārsteidza, ka mūsu atkal psihi nav gatavi uz sevi 8 stundas dienā skatīties spogulī. No rīta paskatījos, jā, dāmas, un sapucējās, vakarā atkal paskatījos, un tas bija tik interesanti. Ne tikai tu fizioloģiski sēdi tās, nu, ja pie darbs bija online, tie, kas joprojām. Bet tās pirmās, jā, tā kā nogurums ir jau kā rezultāts. Bet par stresu runājot, par nezināmo, toreiz tieši tā arī bija. Un pasties, kas ir tagad, visi dara, visi zina, ir jau vēl klāt platformas, visi attīstās, mēģinam, daram. Un tomēr tas, ko tikko teici, tas nav mainījies, ka es nevaru man psiha nav tam radīt, lai es jau redzētu 8 stundas. Tad, ja es izdomāju, ka es varētu 8 stundas online visus konsultēt, tas īstenībā jau dara lāču pakalpojumu. Vai, ja mēs izdomājam, ka mēs visi strādājam komandā attālināt, tur mēs tikai visas, ja, nu, kas ir normāli, kas ir ļoti daudzos uzņēmumos, tikai Zoom meeting, viens nākamais, aiznākamais, es jau tāpat jau visu laiku redzu. Varbūt, ka pat ir labi, ka mēs to kameru slēdzam ārā, tad mēs vismaz sevi neredzam. Jā, bet tā, ja tad mēs aizējam pie verbālā, neverbālā komunikācija, kuras melno kvadrātiņu redz, un 7% ir mana balss. Nē, nu labi, intonācija arī neverbālā komunikācija, vai ne? Tad ko darīt? Ko darīt? Jo psiha nav gatava sevi redzēt 8 stundas. Vai darbs tāds? Vai izrādās? Dozēt. Pauzes, dozēt. Ja mēs tagad runājam par darbu online un par stresu vai par nogurumu vai par veselīgumu, tad tas vienmēr būs par kaut kādām regulārām atpūtām. Atkal parādīsies rutīna. Ļoti elementārs un mazs vingrinājums noteikti var arī pilna galva visādiem šādiem 20, pēc 20 minūtēm paskatīties tālumā. Mēs ar tevi arī kādu laiciņu runājam, tā kā tu uz turieni, es uz turieni. 20 metru tālumā, 20 sekundes vienā punktiņā paskatīties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nu tā kā 20. Un tad atgriezties atpakaļ. Visi zina, tad, kad es parādu slaidos, ir mājas darbi mācībās. Un tad ir jautājums, cik no jums ievies to kā tādu sev veselīgo rituālu savai labbūtībai. Kā tu domā? Es negribu saukt to skaitļi, es patiešām zinu to, cik tas ir absurdi, cik daudz ir vienkāršas, mazas, bezmaksas lietas, kuras mēs varam darīt, lai justos ļoti labi, veseli un laimīgi, un mēs viņas nedaram. Un te es gribētu ar tevi arī tavu viedokli dzirdēt, jo es neesmu atradusi atbildi tādu ļoti vienotu un precīzu. Kā tas nākas? Gan tu, gan es, gan pārējie mūsu kolēģi, gan to, ko mēs lasām, to, ko mēs redzam sociālos tīklos. Un galvenais, ka ar visu sirdi jau mēs to darām, vai ne? Aiz laba prāta. Kā palīdzēt cilvēkiem? Dodam metodas, dodam paņēmienus, atgādinam. Tad, kad par stresu ir mācības, es uzreiz pasaku, tie, kas atnāca pēc tabletītes, ko es tagad izdalīšu, tā kā var iet prom, jo nebūs.
pa godīgo. Un būs lietas, ko jūs jau noteikti zinājāt. Un sanāk tāda atgādināšana, jo nekas ģeniāls nav izdomāts. Un tad tāda atgādināšana, metodas pieejas, viss tiek izstāstīts, jā, super. Un beigās ir, ko jūs darīsiet. Nu, es šito darīšu. Un jautājums man tev arī. Savāc informāciju, apņemšanās ir, iet un pamēģina. Man pēc tam ir vēl 2 jautājumi viņiem parasti. Pamēģina, ja? Jā. Un tad, kad tiekamies vēlreiz, kas ir tas, ko jūs pamēģināt? 2 minūšu likumu, tāpēc, ka? Pagodīgo, tāpēc, ka īsākais. Jā. Saki par 2 jautājumiem. Jautājums ir, kā tas nākas un ko darīt? Es uz to, ko darīt. Vismaz tas ir tas, kas manā praksē palielina to procentu. Arī ar komandām, ne tikai uz sevi labotību, bet tad, kad mēs pieņemam mērķi, mēs tā strādāsim, tagad mūsu komandas sadarbība notiks šādi. Mums ir 5 likumi, harta, parakstījām, viss tur ir. Un tad man ir pēc tam 2 jautājumi. Kā jūs to sabotēsiet? Sabotēsiet. Jā, kāpēc jūs to nedarīsiet? Un pēc tam, kā jūs sabotēsiet? Kāpēc jūs sabotēsiet? Tas tā kā iet vienā jautājumā. Un tad tas otrs jautājums ir, ko ar to darīt? To, ko ieraudzīs, jā? Jā, kas ir jādara ar to iemeslu, kāpēc jūs sabotēsiet vai vēl kaut ko. Un tad no šitā mēs pēc tam, respektīvi, nostrādājam 6 stundas, ko darīt, ja? Lai saprastu, ka tas tāpat nestrādās. Un tur ir viens mazs sīkais kunkulīts, kas iznāk ārā forši. Ar šito mēs ko daram. Tā, un tad tas reizēm drusku palielina. Un arī ar sevi tā godīgi. Man ir tieši tas pats. Es tev uz laiku saku, ka es tās brīvdienas ierakstu un pārsvītroju pāri. Un, lai cik pārietu gadi, es to sev nevaru nekādu mainīt. Tāpēc man ir mans ārējais resursu vīrs. Ja es šito daru, tad mums ir konkrēti vienošanās par to, kāds man ir par to sods. Kad šitā nedrīkst darīt. Un tas, ko tu jo mums ir kopīgs kalendārs. Viņš redz, ja šito izdaru, tad viņš saka, aha, notika šis, un es zinu, kāds būs sakas. Okay. Tas, ko tu saki, tad mums spēlē parādās mūsu partneri, ja? Vai sadarbības partneri, vai ģimenē, ārējie motivātori vai ne, vai ārējie palīgi. Un tevī klausoties, es vienalga to daru, man ir pārsvītrots ar sarkanu. Ritīgi pārsvītrots ar sarkanu. Es vienalga to daru, un te ir jautājums. Es zinu, ka es vienalga to daru, tad kāpēc par to grūzīties? Vienkārši man tā sanāk. Šoreiz man tā sanāca. Jo tas man palīdzēja vēl cits viens no pētījumiem, kur bija teikt, tad, kad mēs noraujamies un sevi, es vārdu grūzīties, sapratīsiet, tā kā sevi kritizēju, pārmetu sev, ka tas atņem ne tikai, tas atņem pirmkārt spēkus, bet otrs, ka mēs nākošais to neizdarīsim, ir lielāka iespējamība. Jā. Man palīdz, ja es sev, ja tev vajag piedot sev, piedot uz sevi, tā sanāca šoreiz. Esmu tikai cilvēks. Tā var gadīties. Un viss. Un beidzās stāsts. Ko mēs darām? Kāpēc es pagājušo reizi? Un atkal es to svītu. Un atkal es to izdarīju. Un es tagad, dzirdi, tas ir pilnīgi cits kaut kāds iekšējs mindsets. Mirklīti. Doma par vārdu šobrīd meklēju. Pauze, bet mēs atcerēšos. Par līdzjūtību pret sevi. Līdzjūtība pret sevi ir šis. Nevis sevi čakarēt, nevis sevi kritizēt, bet līdzjūtība pret sevi. Pieņemt, ka tā ir, un es nākošais mēģināšu laboties. Jā, tas maina tavu emociju, tavu asociāciju vispār pret to sīko notikumu. Jā. Jo, ja tu sevi šausti, tev ir ļoti, ļoti slikta emocija uztaisīt par to, un tev esi automātiski tajā negatīvajā aplī. Un malies, un smadzenes pievērš uzmanību negatīvām lietām, un tad viņas tur aug un vārās, un visu kaut ko dara, un beigās tā mēs sevi izlietojam iekšējos resursus. Un tāda vairs tam savam biznesiņam nesnāk vairs ne spēka, ne varēšanas, ne mentālās, ne fiziskās. Jā. Šitā sanāk. Un tad mēs varam sev atkal šaustīt par to, ka redz kādu man sapņu, bet es jau neko nevaru izdarīt. Nē, kāds citiem sanāk, bet man nē. Citi var un es nē. Kas ir meli? Meli? Meli, ne? Kā tu teici, ja kāds to var, tad es arī to varu. Jā, kas ir meli? Mēs esam domājā. Tā ir vieta, kur var atbraukt un 7 līdz 9 dienas būt vienatnē. Viens pats ar sevi. Lai domātu par tiem jautājumiem, kuriem parasti nav laika. Par sev svarīgām lietām, par lieliem jautājumiem, par profesionālu izaugsmu. Un ik pārdienas ierodās supervizors, ar kuru var tās domas pastrukturizēt, un viņš tev atkal atstāja. Un tu turpini domāt, darboties ar to, uz ko tev ir jāatrod atbildes. Ja tu šeit būtu tagad 7 dienām, čiks,
Kas būtu tie jautājumi, par kuriem tu domātu? Es tikko sasmējos. Es te nebūtu mājā, es būtu mežā. Tu man nāktu līdz uz mežu. Jā, 9 dienas. Un ja vēl sēņu laiks, tad no rīta līdz vakaram. Nu labi, pa vidu supervīziju. Pirmā lieta ir lasīt grāmatas. Es sev izmantotu laiku lasīt grāmatas, tās, kas man ir saliktas. Es tev nedrīkstu. Izklaides vai izaugsmes? Vai gan? Skaļi neteiksim. Es braucu atvaļinājumā ar čemodānu grāmatu. Man ir atvaļinājums mēnesis katru vasaru, jūlijā. Un pirmos gadus reāli mazo čemodānu sakrāmēju, jo pēc garstāvokļa es arī kādu izvēlēšu. Un, protams, profesionālās grāmatas. Man laikam dažas Koelju grāmatas tikai no daļliteratūras un otrā kabinets pilns ar profesionālām grāmatām. Tā es darīju pirmos gadus. Un tad pagājuši gadu bija tikai maisiņā saliktas dažas. Jā, es tā sasmējos, ko es darītu. Es tiešām lasītu daudz, rakstītu daudz ārā. Droši vien, ka ļoti daudz ārā. Ko es darīju? Man ļoti patika tā ideja, jo patiešām cilvēkiem pietrūks laiks domāt, padomāt. Un pie laika plānošanas, tad, kad tu saki, kas ir tavs domāšanas laiks, vai kad tu kā vadītājs esi ielicis domāšanas laiku, tad ir patiešām izbrīns. Ko lūdzu? Man ir 11 sapulces dienā. Ko jūs te mācat? Jā, man uzdien stresu, ko tu tikko pajautāji pat. Nu, lūk, tā kā iespējams, kad es arī atrastu kaut ko, nezinot, ko tev pat atbildēt šobrīd, kas ir tas, ko es vairāk darītu nekā grāmatas, nekā varbūt kaut kādas idejas, parādās brīvs, svaigs gaiss galvā, tur, kur viss skrien un mēģina saprast, ko darīt, kā darīt. Varbūt kaut kādas stratēģijas parādās. Jā, kā es tev teicu, es neesmu ambiciozs profesionāls šobrīd. Es eju savu ceļu un skatos, kas strādā, kas nestrādā. Un plānoju, protams, lietas, bet man nav tāda milzīga mērķa kaut kādi. Un iespējams tad parādītos, nezinu. Parādās, jā. Jā? Tad, kad pirmās 2 dienas ir, ka atvaļinājuma režīms vēl neatslēdzies un viss, 3., 4. sāk tukšoties. Un, kad ir tukšums, tad lec iekšā. Kaut kas, ko pat neiedomājas, ka par šito vajadzēja padomāt, vai šitā ideja kaut kur ir dzīvojusies. Nu, rekā. Nu, būs jāpierakstās, ja? Uz nedēļu, ja? Jā. Paldies par sarunu. Tev arī paldies. Paldies. Cik forši, ka tu velti laiku savai profesionālajai izaugsmai. Un paldies, ka ļauj arī raidierakstam domājas sarunas būt daļai no tava izaugsmes ceļa. Starp citu, šis raidieraksts ir tapis sadarbībā ar Vidzemes izaugsmes centru. Un zini, ja tev ir aktuāla solo uzņēmējdarbība, tās uzsākšana vai paplašināšanās, tad Vidzemes izaugsmes centrs var būt tavs sabiedrotais šajā ceļā. Gan ar mācībām, konsultācijām, gan arī ar mentoringa un supervīzijas pakalpojumiem. Lai kolosāla diena!